Nu, ko, draugi, dīvainā kārtā esmu nonācis Itālijā. Paņēmām bišķiņu saltmiņas. Paņēmām maliņu. Esmu nonācis Itālijā. Es biju uz rūpnīcu skatīties apģērbu. Iespējams, virslīgas klubam, iespējams, kaut citam, nedrīkst teikt. Šobrīd esmu Itālijā, kad es redzu pie viesnīcas. Un ko es atradu? Es atradu, ka šodien ir spēle Itālijas kausam. Un Boloņa spēlē pret Parmu. Iepriekš tur bija šits, vairāk nav, diemžēl. Un par laimi varbūt tas pat. Un iesim skatīties futbolu. Tā kā esmu nopircis biļeti, gaidu savus draugus un dodamies uz futbolu. Futbola vlogs no Itālijas. Mums sauc jāiet ir kāds gabaliņš uz stadionu, bet īstenībā tīri forši ir tīri interesanti, skaista pilsēta. Tā kā patīkam pastaigi uz 40 minūtēm, pastaigāsimies bišķiņ. Tīri skaisti, tā centrā ir tās arkas visur, un baigie futbola svētki. Cik saprotu, Itālijā gan kausu baigi augsts nevērtē, bet nu nav. Neizredz šaulītes, neizredz kaut kāds karogs, neizredz. Nu nav tā sajūta, līdz spēlē kaut pusotru stundu vēl. Cerams, ka būs laba atmosfēra. Paņēmām bišķiņu saltmiņas, kur vēl saldumiņu, tā kā iedīsim pirms lielās spēles. 12 seconds later. Pāris kuba libras ir izdzertas. Venecija pizzērija, ne pizzērija, bet pasticērija. Un turpināsim ceļu. Nu šeit jau atkal var redzēt, ka ir kaut kāda kustība, kaut kāda policija, kaut kādi fani. Stadions kaut kur tur, kur gaisma. Nē, nu tagad jau ir, tāds jau ir krūt. Tā sajūta. Tā naksnīgā tur. Es īstenībā šāli gribu nopirkt, jāaiziet, jānopērk ir. Ej, tu nost! Es ceru, ka būs tās itāļu dziesmas, draugi. Es ritīgi ceru. Tā ir viena lieta, kas man tā kā... Es skatos tos video, kā itāļi dzied un kādas ir tās emocijas, tik crazy, tik krūti. Un forši dabūju biļetes nebija dārgs, kaut kā 8 eiro gabalā, bet ar komisijām visu viegli es 60 par 4, 15 gabalā. Iekšā nāskatieties, tur kapūzes, tur kaut ko tirgo. Ej, tu nost! Pasmoko, draugi! Tikko nopirkt kaliņu, viņiem elektroniskā sistēma, nopirkt un pēc tam maksā. Un 3 ali, 18 eiro. Nav traks, 6 eiro paliņu. Izskatās 0,4, tā kā lieliski. Assistenti per rotti. Nav īstenībā cilvēki galīgi. Gals, nu farmaitu, vai ne farmaitu, bet Boloņa fani tur daudz. Forši jau, man patīk. Skatītājiem mazais impresētais politiski. Nu, ko tu sāks ļoti forši arī spēlētāji pirms spēles pienāk ar faniem noskrien apsveicinās, kas tāds bišķiņi interesants. Īstenībā stadions ir galīgi tukšs, tā mala re, kur vispār pilnīgi tukšs. Bet jā, cik saprotu, Itālijā tas kauss nav tik svarīgs faniem, bet nu, Boloņas fani ir diezgan daudz un izskatās episki, es saku, diezgan crazy. Šī man beidzot Itālijas līgas spēle, par ko man liels prieks ir. Kas tikko notika? Parma iesita golu. Fani līgsmo. 1-0 par vadībā. Tās pirmais puslaiks beigsies, 65. minūte iet, tikko tam bija sodiņš. Tagad jau, lai uzvar labākais. Nu ko, man draugi man pameta, tas neko nemaina. Es palikšu arī uz otro puslaiku. Ja vajadzēs arī uz kompensācijas laiku, ja vajadzēs arī uz pendulēm. Tagad paņemsim maliņu, paņemsim piciņu būs. Ko, mazliet nomainījām lokāciju. Atnācām tuvāk lielajiem Boloņas faniem. Paņēmām maliņu. Panot, lieliski. Cita atmosfēras. Tiek prasīts, kāpēc tāds kamera tur zamāk. Nu, ņemot vērā, ka šeit arī šī sektorā ir cilvēki maskās. Un es zinu, ka ir no face, no case. Kur mēs šeit negribētu dabūt? Pusē nebūs. Boloņa. Nāc vai?
Santiago! Nē, tikai fans sektors ir pilns, bet tā atmosfēra. Es saku, es nevaru iedomāties, kā ir pilns stadions, bet ir forši, ir tiešām forši.